Nikodema Rancāna balva izcilākajam Latgolas pedagogam. Esmu reiz Latviju mētiņa, un īstenībā dabas bērns. Dabas bērns, kas noteikti ir izjuts zemē ar bosajām klājām, un to ja ļoti skaisti ir atspoguļojis savā dzejā. Viņa ļoti izpalīdzīga, labsirdīga un ļoti talantīgs cilvēks. Viņa ir daudz hobiju visādi. Viņa mums citreiz palīdz lasīt un pareizi rakstīt. Emīlija, piebildīsi kaut ko? Viņa vēl māca mums zīmēt. Ja ļoti labi māca latgalīšu valodu un ļoti laba skolotāja. Un mūs visus mācīja latgaliešu valodā runāt. Labāk runāt latgaliski, ne jau krīviski. Es domāju, ka ir tāda ļoti tēra, balta dvēselīte, jo es nekad neesmu redzējusi, ka viņa būtu biedra. Lai cik jā būtu grūts, lai cik vienmēr ir smaida, un līdz ar to mums arī parīgi jāsmaida. Es novēlu, lai jums dotos tālāk viss ļoti labi. Es domāju, ka lai paliek tāda paša, lai paliek ar tam savam dziļām acīm, ko tas ir tagad, lai redz to pašu, ko tagad redz, arī turpmāk. Nu, protams, visu to labāku un palikt tādai, kādai ir tagad. Un lai viņa labi veicas. Es viņai novēlu sirsnību.